Dargie draugi, mēs izgājām ar Juļičku bišķiņ pastaigāties, un es nezināju, ka Jūrmalā ir roņi. Re, kur ir. Te ir neliela instrukcija. Ja jūs ieraudzīsiet roni, ko ir jādara, nedrīkst viņus aiztikt. Kas tas ir suni? Pastaigāties ar suni uzliec tam pavadu. Aha. Vispār nedrīkst pastaigāties ar suni. Jā, nu, turies nostāk no roņa 50 metri. Ja tu esi 49, tu dabūsi sodu. Un nedzen roni jūrā, jo viņš nemāk peldēt, saproties. Un ja ronis asiņo vai ir sakos, tev jāuzzvan par šito telefonu, un tu atbrauks brigādi un viņus izglābs. Un šašliks uztaps. Bet īstenībā es nezināju par tādu lietu, ka mums ir roņi, un es tikad neesmu redzējis. Jā, redzēju. Serios? Es redzēju, jā. Kur? Vecēķus. Vecēķus? Jā. Vecāks te, Bet es redzēju mirušu, nevis dzīvi. Mirušus es daudz, kurus esmu redzējis. Ja, tu vapši nedzi. Ha? Tu vispār neredzi. Labi, neesmu redzējis ne roņus, ne roņus Jūrmalā neesmu redzējis. Bet es jums bišķiņ palasīju, kas ir jādara, ko ir jādara. Ne 50 metri no roņiem, ja es tuvāk jums jāskrien prom no viņiem. Savādāk dabūsiet pa mūtu. Mēs ar Juļu tagad meklējam visādas kaut kādas pamestas mājas gar jūru. Nevis speciāli, bet vienkārši ejam un skatāmies, varbūt kaut kas interesants ir, bet visur ir sētas. Un mēs jau pa veci līdelēt visur cauri, bet labi, iesim skatīties, kas ir. Varbūt tomēr kaut ko atradīsim. Vispār nav ne jausmas, uz kurien šitās trepas ved. Ir interesanti. Tā ir vienmēr aiz kalniem, liekas, kaut kas būs vispār super interesants, pārādājis, kaut kāda interesants lietas atvērsies. Ha! Nekā. Es nezinu, vai te agrāk bija ēka, un viņi ir tagad nojaukti, ja? Pamesta ēka. Un viņi nojauc, uzlikta veca sēta, galīgi tāda. Un viss. Un policija! Julija! Jā, pomņu. Kur vēl viena pamesta ēka. Viņi daudz maz tā labi izskatās, bet noteikti var redzēt, ka tur neviens nedzīvo. Jāpastās. Wow! Es nezinu, vai var redzēt. Dohla ptička. Miris putniņš, vēl svaigi miris. Redziet? Bet īstenībā šitā būtu forša telpa jāatremontēt. Te forši būtu dzīvot. Smuks skats uz jūru, kur paverās. Un forši tādas trepas uz otro stāvu iet. Un tur dārziņš arī. Jā. Ej tu nost. Ja es būtu biezais, es noteikti būtu sev iegādājies tādu ēku. Žēl, ka nevar ieiet. Būtu krūti, ja varētu pastaigāt tur. Ne? Juļička. Labi, mēģināsim, kā jau kaut kur ielīdīsim. Ja nē, tad mēs esam mīkstie. Ko darīt? Mājā ir rakstīts privāti īpašums. Un tur ir rakstīts iebraukt aizliegts. Kā te var iebraukt reāli? Nekādīgi. Ar ko? Ar riteni? Ar skrituļslidām? Ar skrituļslidām vai ne? Kāds sakās? Tur ir forši. Neko tu nevar redzēt. Tur ir caurums. Tur ir caurums. Tu šitā ir siena īstenībā. Tur nav telpas nekā iekšā. Varbūt jūs to zinat, bet es par to nezināju. Tur vienkārši šitā ir siena. Un aiz sienas vienkārši pagalms, dārziņš un kur CCTV kamera. Tad viņi mūs redz laikam, ne? 100%. Visur ir kameras, tikai tagad pamanīju. Reāli. Viņi atbrauks apsardz un vienkārši mums teiks, ko jūs tur skatāties pa logiem? Iebraucāt! Ko jūs te iebraucat? Un mēs nē, mēs vienkārši skatījāmies, mēs esam turisti atbraukuši. Sāks raudāt un skriet prom. Labi. Bet īstenībā es labprāt gribētu pastaigāt. Wow! Wow. Parādīšu skatītājiem. Kāds ir izskatās. Viss pamests. Big Latvian boss, tev šeit jāatnāk, jāielien iekšā. Nezinu, kā to izdarīs, vecais Lešok, bet tev toši jāatnāk un jāpalīd, jo te ir daudz visāds interesants telpas. Īstenībā, ziniet, būtu krūti, ja tu vienkārši varētu, pirmsim, atnākt
paprasīt apsargam vai īpašniekam, ja ir iespēja viņu satikt un pateikt, vienkārši tu gribi palīdēt, paskatīties tās visas pamestās ēkas, kā viss ir palicis. Nu, viņam tak nav žēl, tu neko nevar tur nozagt. Pareizi. Pasties, no? Un reāli te ir ļoti daudz istabas, telpas. Es domāju, būtu baigi interesanti pastaigāt, pastīties. Pat pa godīgiem, nevis vienkārši kaut kādu kriminālu tur līst cauri sētām un slēpties, bet reāli, nu, žēl, diez vai kā atļaus. Bet, nu, kas zina, varbūt apsargam var pateikt, Dievs, es atvainojos, vecais, šito, bļē, 0,5, 3 graudu uzšau uz galdu un pasaka, nu, tā, nu, lai ielaid man iekšā, nu, jau tā, lai... Pareizi, Julija? Jā. Labi, mēs ar Juļu īstenībā izdomājām, ka mēs kaut kur te arī paslēpsim uz Portugāles gliemžvāku. Jā, nezinām tādu vietiņu, kādu labāk atrast. Jo, nu, visur tak cilvēki līdi, lai viss ir interesanti, pat visās šķirbās savus pirkstus bāž iekšā. Aibā. Karoči ir tā, es tur iebāzīšu kameru. Es pats personīgi neredzēšu, kas tur ir, bet jūs varēsiet paskatīties, labi? Nu kā bija? Interesanti? Un pašam ir interesanti pastīties, kā tur ir. Nāc šurp, Juļučka. Fiksēt, paturēs kameru, kamēr neviens neredz, es pamēģināšu uzlikt. Nu, es ceru, ka uz tām kamerām neviens neskatās. Конечно, skatās. Baigi. Nu, īstenībā es biju domājis, būs interesantāk. Nu ko, kur mēs paslēpsim tad? Baigi, gribēs tādu interesantu vietiņu. Es zinu, varētu meklēt. Un nav nekāda caurums sēta. Ej uz priekšu, Juļa. Tev arī iziet cauri kaut ko? Ej, tu nost. Kur vēl caurums ir? Vai? Padirst? Visi nāk te padirst. Nu, pēc sūdiem nesmird un... Es vienkārši nezinu, cik bieži te vispār cilvēki staigā tādās vietās, bet... Mēs pamēģināsim. Ej, mēs atradām caurumu sētā. Ej, tu nost. Nu, krimināli, nu. Juļa, lien iekšā tu pirmā. А тут стройка, можно идти, никого нет. Jā? Да, иди. Там есть дырка. Это прикол. А это дом какой-то? Ну, стройка. Ну, может, тут будем лазить? А? Iesim skatīties? Nu, ejam, neba. Nu, interesanti. Mēs tagad esam ielauzušies aizliegtā teritorijā. Es nezinu, vai vispār ir apsargs te vai nav. A? Nu, viņš šik sēž kaut ko laikam dzerst. Ej, tu nost, tur ir tāds. Nu, aiziem vismaz līdz tam piemineklim pasties. Nu, ejam, nebaidies. Нельзя, тут везде такой привод. Tur ir māja. Ejam. Nu, fiksiņām aizies. Эдгар, я не хочу. Juļa baidās slēgt. Man pašam ir bail, un viņa vēl man vienkārši velk lejā. Nu, fiksiņām līdz tam statujām un atpakaļ aizskriesim prom. Давай, nāc. Везде. Ну, быстрее, ну, она, пока нас не пропали. Боже, Соня, я не буду. Давай быстрее, дай руку мне. Давай руку. Ejam. Dod roku, ej. Нельзя. Эдгар. Nu, protams, ka nedrīkst. Mēs pārlīdam pāris. Ты сходи, я подожду. Nu, nē, kopā, ej, bandīši. Я не пойду. Nu, tad jau loga, Juļa, tu šiem vēl darījuši. Paidim. Es ejam uz bāru. Mēs jau pieauguši un lienam visu pa cētām. Нет,
она не направлена сюда. Эй, тут вот. Эй, тут вот. Baigais kriminālnieks. Re, kur kamera, bet viņa nav pa... Vai tā nav kamera? Nē, salauzt kamera bija agrāk. Es nevaru noticēt, ka mēs iegājām tādā teritorijā, ne? Pasties, cik smuki īstenībā te ir. Только дойдем до этого и входим, да? Pasties, kā izskatās. Hei, tu nost. Es esmu pārliecināts, ka te daudz cilvēki nāk uz šejienu. Jums ir bail? Man ir bail. Es nezinu, vai tur ir. Туда точно не Nē, tur mēs neiesim. Pasties, kādas statujas, pieminekļi. Man ir. Там нельзя тоже. Ei, kur? Там буду. Pasties. Jūlijai, karoči, bail. Viņš liek man velku prom. Varbūt glīmžavāku pieminekli noslēpsim. Ai, tur ir kamera. Nāc, palīdzi. Izliek glīmžavāku no sūmas. А где она? Paturi. Kur iekšā? Karoči, re, kur es te slēpšu glīmžavāku veči. Jums būs jāatnāk uz šejienu un jādabū viņu. Re, kur glīmžavāks? Redziet, es likšu viņu šeit maisņā, viņš nesaplīs. Šitā te ietīsim, nāc man līdzi. Бля, man ir bail. Где ты хочешь прятаться? Nāc, lūdzu. А вон дырка, вот бетонная. Да, только вот с моей стороны. Блядь, сетка. Айскоклем. Karoči, viss. Jums būs jāatnāk uz šejienu un aiz kokliem šitai statujai. Tur būs maisiņā ieliks gliemežvāks. Tā kā kurš pirmais atnāks uz šejienu, tas arī viņu dabūs. Foršu misiju priekš tiem, kuriem patīk līdelēt pa visādām pamestām ēkām. Un mēs speciāli priekš jums šitā noriskējām. Ne? Я. Tur nekur nevar aiziet? Нет, это же просто развал. Nu, в помещение не зайдете? Но они забиты фанерой. Короче, Jūlija razvēlus kaut kādu kriminālu lietu līdelēt. Kad nu re, misija ir izdarīta. Mēs gribējām ielīst kaut kādā aizliegtā teritorijā. Un tagad viss jāskrien prom, fiksāk. Pametīšu Jūli vienu. Jūli palika viena. Man nenoķers. Fiksāk. Es nevaru izlīst tā. Es nevaru. Man iesprūda. Fiksāk. Осторожно, так груз. Krimināls, nu, vienkārši 33 gados šitādām lietām nodarboties. Tā, mēģināt atcerēties, kā mēs šeit. Jābrauc līdz Majoru stācijai. Tā, Juļa saka, jums būs jābrauc līdz Majoru stācijai, ja? Jāiziet uz jūras, Jāaiziet līdz jūrai. un tad jāgriežas pa kreisi un jāiet dubultu stācijas virzienā. Tā, pak, jums jābrauc līdz Majoru stācijai, jāaiziet ārā, jāiet uz jūru. Tikko jūs iziesiet uz jūru, jums jāgriež pa kreisi un jāiet uz dubultu stācijas virzienu. Gar jūru, kamēr jūs nepamanīsiet, Ēku, superīgu. kamēr jūs nepamanīsiet šito ēku vai šito te, nu viņu nevar nepamanīt īstenībā. Tāpēc viss čikiniekā. Un viss vieta, kur var aiziet, jūs redzējāt. Tā tad re, kur ir ēka, visa. Jāiet gar žogam. Te var uzkāpt, te ir tāda taciņa, jāiet gar žogu, un tur būs šķirba. Es ceru, ka viņa vēl būs. Ar to šķirbu iziesiet un pa leju
jāgriež būs pa kreisi, un jūs redzēsiet tās statujas, piemineklis pareizāk. Un viss, un vēl veiksmi. Tie, kuri atradīs, vai tas, vai viņa, vai vienalga, kuri atradīs, nobildējieties pie pieminekļa, uztaisiet selfiju vai video un atsūtiet manu zīmēlu uz kāpa konkursa@inbox.lv. Kāpa konkursa@inbox.lv. Un es tad nākamajā vlogā parādīšu jūs un to, kā jūs atradāt to gliemžvāku. Man liekas, tas ir interesanti, tāpēc esiet ļoti uzmanīgi pirms jūs lienat pāri sētai, jo tas ir principā nelegāli. Bet īstenībā no otras puses tas nav nekas tāds traks. Pamest ēku, nekas tur nav tāds pareizi. Tā kā vēl veiksmi jums, draugi! Labi, mēs izlēmām paskatīties, kur ir ieeja no otras puses, tādā vietā, kur mēs ielīdām, ķip nelegāli. Staigāt un iebraukt aizliegts privāta īpašums. Redzi, tu nevari tur tikt iekšā, diemžēl. Bet ļoti smuki, pēc tādi vārti un bija baigi tur prestīži, viss tas izskatījās. Bet, diemžēl, vairs tur nevar tikt. Staigāt aizliegts arī. Man galvenais, ja te būtu apsargs, tu varētu paprasīties, bet te nav nekāda apsarga. 2A. Tiek veikta video novērošana. Jā. Можно видеть эту статую? Чуть-чуть. Es tik sen neesmu bijis Majora stacijā, eju nost. Un kur ir tolītes, bija meklējis tolītes, kur viņas ir. Es neiešu tādā tolītē. Иди. Domā? Конечно. Zorniks. Так возьми с собой, нем līdzi. Paņem līdzi. Vēlt man veiksmi, draugi. Uj! Короче, можно взять и раскачать этот туалет, и Эдгар там будет peldēs sūdos, viņš peldēs. Es filmēju, tur ir caurumiņš. Nezinu. Čau, draugi. Kādi jums ir iespaidi? Superīgi iespaidi. Tāda smaržīņa tur forša un rokas nevar izmazgāt, bet ko darīt. Labi, iesim tālāk. Kuģis тут ir. Mēs tagad esam atnākuši uz nelielu ostu. Kuģis New Way 2 stundu 7 eiro. Es īstenībā par tādiem maršrutiem vispār nezināju. Godīgi sakot. Un vispār par šitādu vietu. Baigi īstenībā, ne? Kur romantika tur notiek pārīt stāv. Un mēs romantiski atnācām uz šejienu. Un te ir romantiski visādi uzraksti. Tur Pēteris plus Ieva, tur Ancis plus Lāsma. Un te kur ir Čebot Hui. Čobot Hui. Kur te... Nezinu, kam šits vispār balkons ir domāts. Vienkārši tāpat pastāvēt. Jā, paskatīt. Ir kur mūsu lidmašīna lido, uz kuras mums bija šodien jālido prom. Vizērs. 100% tā ir mūsu lidmašīna, jo pēc laika tagad mums bija jāizlido 7, jā, 7:20? Vai 7. Pēc laika mums bija jāizlido 7, tagad ir 7:16. Dodu 95%, ka tā bija mūsu lidmašīna. Tā kā tā, prikals, to šeit varēja redzēt. Kā mēs aizlidojam. Mēs neaizlidojam. Man patīk, kur ir veikals, jā? Kur viņš ir. Būsies kāda reklāma. Siers, desa, šņabis, sāls, alus, olas un maizi. Reāli tikai tur ir priekš dzeršanas. Un uzbrieduši pupu galiņu, kur vēl ir priekš alkāniem. Rīktīgi siers, šņabis, desa, sāls un olas. Rīktīgi močīt dzerstīties. Redzēt, tāds mums ir veikals, pieņemsim, jā? Topā mēs iegājām iekšā. Un te ir visādas interesantas manciņas, piemēram, gribat iet uz pludmali, ja? Jūs varat sev iegādāties tādu smuku cepuri, šitādu šālītu uzvilkt, somiņu. Un viss, un doties dzintaros uz pludmalī, kāpēc ne? Viss te ir vajadzīgais, pareizi.
Tātad ar ģimenīti brauksim uz restorāniņu. Tur būs hačapūri, šašlik, pašlik, viss, ko tu gribi, viss mans asinis. Azerbaidžāna, Grūzīna, hačapūri. Kārtējā dieniņa šodien vairs nav saulains. Šodien, kas pa dienu ir? Trešdiena? Otrdiena. Šodien ir otrdiena. Un re, kur ir Monika. Un lietaina diena šodien, bet joprojām vēl ir silts. Un atkal jāvar tos vārds vaļā. Kur viņi brauks ārā. Jā, bija slinkums gatavot visiem un izlēmām braukt uz vietējo restorāniņu Jūrmalā. Šikipuri, karipuri, nezinu, kā viņš saucās. Bet, labi, pastīsimies, kas būs un kā. Čau, Marina! Čau! Ir labi, jūs man varēsiet aizvest uz restorānu un izmaksāt visu paēst. Labi. Super. Ot, tiešām patīkam, Marinička. Jā. Tik mīļi no jūsu pusītes, saproties, kā sakās, no? Jā, tā kā ir, jā. Jā. Какая погода отражена. Labi, mēs starterī pasūtījām kačipūri. Mums Palīna ieteica, es nekad neesmu viņu garšojis pirms tam. Kur viņi tā kā pizza, bet visi no sieras sastāv, jā? Gandrīz visi no siera. Jā, Palīnička? Ļoti garšīgi. Es ceru, ka man gribēsies sēsties pasūtīt šašliku. Un pēc startera parasti es negribētu. Bet gan viņam būs labi. Pareiz, Palīnička? Hačipuri? Jā, hačipuri. Nesaprotu, kā cilvēki var ņemt starterus un tad ēst normāli. Es tad paēdu hačipuri, man vairs negribas savu galveno ēdienu. Šašliku. Pareizi, Palīnička? Viņa var ēst, tur es saku, zilu un apēst, un kas vajag būs kā starteris. Tas rokā. Mūsu sīvā. Вот хорошо. Viss paēdām. Es pat nepabeidzu savu ēdienu, jo bija rīktīgi pārēdies. Bija garšīgi, bet man bija kauns atstāt gandrīz neaiztikt ēdienu. Pareizi, Marinička. Paļīnai gandrīz palika slikti. Tāpēc, ka vīrietis, как взял? Paņēma. Vīrietis paņēma, как трубочка. Salmiņu. Vīrietis paņēma salmiņu. Ko viņš izdarīja? Пельмешку, долму. Vīrietis paņēma salmiņu, izdūra cauri ar to salmiņu pelmenim un sūc ārā kaut kāds tauks. Un ja? es ļoti daudz spaidu. Jā. Un man bija Tauki viss kopā. Tauks sūkt vēl iekšā, ceļš, ka tu esi pārēdies. Tā ir viņš. Ko padarīs? Ko, dārgie draugi, mēs atbraucam uz Spičuku. Spicīt. Nopirkt man biks. Ja es atradīšu kaut ko sev. Pareizi, Jūlija. Jūlija paņēma līdzi, lai viņa man palīdz atrast, izvēlēties, jo viņa ir ļoti labs fashion skills. Un viņa zina, kādas drēbes izvēlēties, kādas krāsas ir vajadzīgas. Viņa ir laba stila galva, vienmēr sakot, prūti spicīt. Nekas. Jādās. Paldies, visu labu. Ko, pirmajā veikalā ienācām Pull&Bear un uzreiz paņēma savu biks. Normāli, pareizi, Jūlija? Jā. Uzreiz pat taisnotās. Tā ir ideāli pirms. Vēl Edgars pateica, ka viņš grib to roza krekliņu. Es negribu sev tādu rozā krekliņu. Jūlija grib sev šitādu. Draugi, nekad nepērciet apavus tādā krāsā. Es domāju, ka tas būs stilīgi, bet tas nav reāli. Visi smējās par visiem cilvēkiem, kuri pērk sev šitādus apavus tādā krāsā. Pat zorniks. Šitā te ir paša gaiša žila, redzi? Tas ir kāds smukulīgs, stilā vienkārši, pareizi.
Normāli džekiem stusiņi, ja pareizi runāju. Ну, veciniem, labi, džekiem es neiešu. Просто на тебя смотрит человек и смеется. Nu, нормально, берем? Nu, labi, es ņemšu tās bikses. Ir labas. Vienkārši jūtos viņas tāds smukulīts. Tad arī esi tādu pašu. Vienkārši tādā stilā jūtos, es reiz gribas stusiņi. Ko, tikko nopirki vēl viens biksītes Zariņā. Re, kur ir, jā? Uzreiz pat taisno, vienkārši nopirki foršas bikses, un tagad es jūtos tā kā seks simbols, Latvijas seks simbols, vai tā kā James Bonds. Kudām tad? Mēs iesim tagad uz lidiņu bišķiņu uzreiz. Tas mīļākais restorāns vispār Latvijā Lidl priekš manis ir. Un mēs tā bišķiņu iepirkāmies, paņēmām obligāti kvasiņu. Tad saldējā mēs paņēmām maizes zupu, viens no mīļākajiem saldumiem. Un pankūciņas siers ar šķīņķi kopā, kroči visu tur baigi krūti garšīgi. Jo lidiņš vienmēr uz 100%, godīgi sakot. Tāpēc labu apetīti visiem. Tas kāds garšīgs šokolādes tāfelītes te izskatās. Tas stāv kolosāli. Es nezinu, tas ir ar rozīnēm, ar zemenēm. Viņš tāds arī rozīnes ir. Tumšā šokolāde, mango un čili. Reāli tik daudz. Forši tā kā dāvana arī var uzdāvināt kā prezentiņu. Mazas, bet forši, kolosāli. Anglijā nav tādas izvēles, pieņemsim, šokolādes ziņā. Visi diezgan vienkārši un kaut kādas tikai dažas kompānijas to piedāvā. Re, kur vēl pastāstīs, cik smuki Latvijā ražots, starp citu. Un šī tāda arī forši, garšīgi, stilīgi izskatās. Forši tāda dāvana meitene uzdāvināt, ne? Viss, holiday ir beidzies. Jā, mēs braucam uz mājām, diemžēl. Bet līdz nākamajai reizei, tā kā, ja jums patika mans lodziņš, lūdzu skatieties, pierakstīties manam kanālam. Un viss, čau!